Pastāst pa labi, pa kreisi, neviena nav grūžama ārā. Terminoloģija jaunā, man vienkārši besi ārā. Videi draudzība apspriest CO2 pēda, kāda pēda iet mājās. Vairāk nekā 60% Latvijas pašvaldību norāda, būvniecības un nojaukšanas atkritumi dabā ir problēma viņu administratīvajā teritorijā. Turklāt 70% šo atkritumu rada tieši mājsaimniecības. Vai jums šķiet, ka šobrīd cilvēkiem ir pietiekami daudz informācijas, kā pareizi nodot būvgružus? Es domāju, ka nav. Katrs kādreiz varbūt kāds izdara, kā es senos laikos, palūdz kādam izvest, tas ir nepareizi, jā. Īsti laikam nē. Kā to varētu mainīt? Nezinu, kādas akcijas taisīt vai ko sociālajos tīklos vai kā, kaut kā tā. Es domāju, ka internetā var atrast jebko. Vai pašvaldībai būtu jāsniedz vairāk informācijas par to, ko darīt ar būvgružiem? Jā, vajadzētu. Ne tikai informācija, bet arī kaut kāda praktiska palīdzība, jo būvgrūži ir jāsaprot, ka tas nav nekas, ko tu paņem rokās un aiznes. Būvgrūži ir kaut kas, kas ir kādam jābrauc un, nezinu, ar to pašu ekskavātoru vēl kaut ko, jo tas citreiz ir ļoti lielas, smagas lietas, ko cilvēks nevar pats citreiz izdarīt. Tu nevari pat gribēdams, tu nevari. Tev vajag, lai tev ir kaut kāda palīdzība vai kaut kas, vai kaut kāds pakalpojums, kas tev atnāk un savāc un kaut ko tam līdzīgi izdara. Tie, kas interesējās, tie, kas dara, tie jau arī ir informēti par to, kas un kā, bet ir tie, kuriem, pieņemsim, naudiņas nav tik daudz, tie vienkārši cenšas kaut kā nogrūst viņus kaut kur. Ir, kas ved uz mežu, bet par to jau arī ir sodi. Nav īsti interesi bijusi, tāpēc arī tā nezinu. Varbūt informācijas ir, bet arī, teiksim, tā, mums kādreiz bija tur, kur es dzīvoju, Liepājas pusē, tur mums bija speciāli konteineri, bet tad bija laikam kaut kādi cilvēki, kas neapzinīgi bija saved visādas riepas, tur pielikt pilns, un tad mums vienkārši pagasts vienkārši paņēma un to likvidēja, to lietu. Vai jūs uzskatāt, ka būvgružus vajadzētu pārstrādāt un izmantot otrreiz? Ja var, tad jā. Es, protams, nezinu kā. Ja, piemēram, būtu vieta, kur viņus var aizvest, atstāt, vai kāds viņus atbrauc un savāc, kāpēc ne? Nē, ja viņus var pārstrādāt, tad, protams, viņus var pārstrādāt un izmantot otru reizi. Pārāk arī nevajag aizrauties ar šito. Jo, kad aiziet kaut kur vienā virzienā un vienā grāvī, otrā grāvī, kaut kāds balansam jābūt, jo tas viss maksā arī naudu un mēs jau varam baigi censties būt zaļi pilnībā, bet vai tas tam atmaksāsies pēc tam, jo vienā vietā mēs zaļi, otrā mēs neesam arī zaļi. Vai jūs būtu gatavs maksāt vairāk, ja būvgruži tiktu videi draudzīgi apsaimniekoti? Šis vārds man vienkārši besi ārā, videi draudzīgi apsaimniekots. Jā, es būtu gatavs maksāt vairāk, ja es zinātu, ka man apkārtnē, kur es dzīvoju un tā tālāk, ja būvgruži nebūtu. Bet šī terminoloģija jaunā, man vienkārši besi ārā. Videi draudzība apspriest CO2 pēda, kāda pēda iet mājās. Ko jums šķiet pašvaldības varētu darīt, lai cilvēki uzzinātu vairāk par iespējām nodot būvgružus? Reklāma. Reklāma, jārunā par to, jāstāsta. Avīzēs vai televīzijā? Televīzijā viss tak skatās bez tā panorāmu, ko tik viņi neskatās. Un tur arī par to vajag runāt. Piemēram, mums tur ir vietējā avīze, kur viss salikt informāciju, kur un kā nodot un kā rīkoties. Tādā veidā varbūt tās pašvaldībām saviem iedzīvotājiem ielikt, ja ir vietējā avīzīte vai kaut kāda vietējā televīzija, ielikt informāciju, kur to uzzināt. Es domāju, ka mājaslapās būtu jābūt vairāk, jo kaut kas ir, bet ne līdz galam. Un droši vien, ka vajadzētu būt kaut kādiem tiem pašiem, kaut kā, it kā ir jau tie visi zaļie punkti un tā tālāk, bet es domāju, ka viņām vajadzētu apdeitot to informāciju un būt bišķīt skaidrākai, jo citreiz ir tā, ja kaut ko grib nodot, tad ir caur, es nezinu, nenormāli jāmeklē, lai atrastu informāciju, pat ja tevi interesē kaut kas, jo it kā kaut kāda informācija ir, bet citreiz pietrūkst konkrēta. Un arī citreiz, ja viņa mainās, tad tā sajūta ir, ka netiek tā kā atjaunota. Tā mana tāda pieredze. Es domāju, reklāmām. Kāda veida? Avīzēs vai televīzijā? Var avīzēs, televīzijā, internetā. Nevajag ķēzīt naudu. Vismaz manam priekš tādiem cilvēkiem, kā es, nevajag ķēzīt naudu un tagad baigi informēt reklāmu, viss tā tālāk, viss tagad baigi pasūtīs kaut kādiem šitiem PR speciālistiem reklāmu šeit stāvēt, lūdzu izmantojiet būvgrūžus otrreizēji un tā tālāk. Mans nav vajadzīgs, piemēram. Man liekas, tas liekas naudas izšķiedēšana. Protams, ka varbūt ir cilvēki, kam tas ir vajadzīgs. Bet vai viņš to darīs, diez vai, ja viņam nav. Ja viņš tā nevar, tad viņš arī tā nevarēs. Jā, tā pati informācija, jāiedod cilvēkiem vairāk. Varbūt vieglāk, es nezinu. Tāpat kā pieteikt vienkārši kaut kādā aplikācijā šķirotos, tāpatās arī būvgružus.
Kāds ir trakākais veids, kā esat redzējis, kā cilvēki tiek vaļā no būvgrūžiem? Nu, es neesmu personīgi redzējis, kā viņš atbrīvojas. Es redzu, ka viņš tur piemēslojas. Bet kā viņš to pašu, tas process es neesmu redzējis. Parasti seņojot, ar bērniem braucam vai ka laukos pašiem māji ir, redz, kā cilvēki mēģina iekonomēt naudu. Es redzēju mežā, kad ir. Un tad es redzēju, ka pie parastiem konteineriem arī vienkārši tiek nolikti maisi ar būvgrūžiem, kur, teiksim, tos tā kā nevajadzētu ievietot. Izbari vienkārši mežā vai kādā citā vietā. Jā. Redzēju, ka mežs ir piemēslots, piemēram, dubultos. Redzēju, ka ber konteineros, kuros nedrīkst. Tur citreiz dārzos dzīvo, tur brauc pa ceļu, tur maisiņi ar ceļu malu mētājās dažreiz. Okay, tas nozīmē, ka tas tagad jau tiek, no tā mēs atbrīvojamies, jo jau pašvaldības piespiež slēgt līgumus ar atkritumu izvedējiem un tādā veidā. Un tas, kas negribēja sākumā, laikam tas pārējais posms bija, kas negribēja slēgt tos līgumus, tad viņš izmet tos maisiņus gar ceļu malu. Mežs, nezinu, piemājas konteineru novietnes, tas vispār tāda necieņa pret saviem kaimiņiem, līdz cilvēkiem, jo pēc tam jau maksā visi par to utilizēšanu, izvešanu. Pie miskastēm nomet kaudzēm vienkārši, tad ir sadzīves atkritumiem nav vietas, bet būvgrūži ir kaudzēm. Oi, visu, ko var panest un savākt, to vienkārši izmet, kur pagadās. Pastāst pa labi, pa kreisi, neviena nav grūža ārā. Tā ir visparastākā lieta. Staigā pa mežu, redzi kaudzi ar kaut kādiem būvgrūžiem, kurienes viņi radās. Kāds atnāca un kāds izmeta. Jā, es esmu redzējusi, kad izmet dabā, kad ir izgrūsts droši vien ar kaut kādu tādu paceļamo tehniku uz aizmuguri, kad mežā ir izgāsti būvgrūži. Un nereti, ziniet, tas notiek arī, tas, kas ir privātie meži, jā. Un tas ir kaut kas tas, ko viņš nevar pārvietot, viņš ir tik drausmīgs smags. Tas ir, man liekas, visneģēlīgākais veids, kā. Jā. 29% iedzīvotāju šos atkritumus sadedzina, kamēr 34% atbrīvojas no būvniecības atkritumiem, tos izmetot sadzīves atkritumu konteinerā, kas nozīmē, ka atkritumi nonāk poligonā, nevis pārstrādē. Šāda rīcība apdraud vidi, cilvēka veselību un kavē ilgtspējīgu resursu apriti.